Kas notika pēdējās 2 minūtēs un 20 sekundēs? Sākumam jau bijām par mazu spēlētāju laikam uz laukumu. Neizturējām, norēdījāmies izšķirošajos brīžos. Un tad nebijām gatavi varbūt tādām saspringtām beigām, mazākumā kaut kādas mājas sagatavas kaut kā. Es jautāju to Erikam Blūmam, tev arī jautāšu, vai tavā karjerā tāda galotne ir bijusi? Jā, bet tas nebija pa zeltu, tas bija pa bronzu, bet spēlējot, bet tādā intrigas ziņā droši vien viena no tādām spilgtākajām. Es domāju, skatītājiem vispār nav par ko sūdzēties šodien. Pirms sezonas daudzi teica, ka celtniekam LSP nav variantu ne tikai tikt finālā, bet būs grūti vispār būt trīniekā pēc tam, kad aizgāja daudz spēlētāji. Bet jūs aizgājāt līdz finālam un cik tur trūka, lai būtu pārtraukuši Dobeles to bez zaudējuma sēriju? Jā, daudz teica, bet tikmēr mēs trenējāmies, strādājām ar tiem resursiem, kādi mums bija. Centāmies izmantot visas mūsu stiprākās puses, un cik šogad spēles bija ar katru spēli, mēs Tenaksam bijām arvien tuvāk un tuvāk. Un cik te pietrūka, lai aizbrauktu nākamā sestdiena atkal uz Dobeli, un kas zina. Tagad Dobelē būs Latvijas Handbola federācijas kauss. Diezgan liela varbūtība, ka jums atkal būs jāspēlē finālā ar Tenaks. Jā, tas noteikti, bet vispirms jau Jūrmala, kuru mēs uzvarējām pusfinālā, viņi, es domāju, nemazāk vēlās, kā saka, ņemt revanšu un arī tikt finālā. Viņam ar ambīcijas diezgan lielas. Labi, veiksmīgas sezonas beigas. Paldies.